pazinu to 7, ak vai, kur bija čaklas meitenītes, ak vai. Cik daudz Latvijā ir to cilvēku, kas garajos rudens vakaros vēl ada tamborē, knipelē un filcē, īsti pateikt nevar neviens, bet tautas mākslas svētkos, ko jau otro reizi rīkoja ogrēnieši, sabraukušas bija vairāk nekā 30 tautas lietišķās mākslas studijas. Šādi svētki ir kā simboliska laipa, kas savieno gadskārtas, novadus un paaudzes. Un lai gan pārmantojamības saite garajos padomju gados jau bija gandrīz pārtrūkus, šodien interesi par seno mantojumu aizvien pieaug. Nekad dzīvē nesaka nekad, jo, kad man meita aicināja, lai es aužu, es vienmēr teicu, nē, nekad man stēlēs neviens neiedabūs. Un pienāca 50 gadi, 2 gadus atpakaļ, un ar šo kaiti tā ir lipīga. Līdz ar gados jaunāku cilvēku pievēršanos senajām prasmēm līdzi nāk arī dažādi jauninājumi. Podnieks no Ķekavas novada saka, etnogrāfija ir tā, ko es daru šodien, un piedāvā iemēģināt roku simboliskā podu izšūšanā. Īstenībā tas man ir mantojums no vecmāmiņas. Jā, un pat cik šūt es nemāku, bet kaut kas, kas man griežās, man vienmēr ir paticis dzīvē. Un man sieva ir podniece un silpaunieka meistari. Un mēs darbojamies kopīgi. Tad man radās tā doma, ka varētu uztaisīt no šoja mašīnas tādu podeņu apšojamo aparātu. 21. gadsimta vēsmas manāms arī uz dažiem citiem galdiem. Pagaidām gan šajā jautājumā vienprātības nav pat pašu meistaru vidū. Es esmu pārdomās par šo jautājumu. Es domāju, ka tā, kas ir etnogrāfija, to mēs mantojam no paaudzes uz paudzi. Spoži logi, spožas durvis, ak vai, spoži darbiņas padarīts, ak vai. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.